Nav ko liekties, mūsu kopīgās zināšanas par Škoda automašīnu vēsturi bieži vien nesniedz tālāk par pagājušā gadsimta 90. gadiem. Kaut kāda Felicija, Formans favorīts, tas arī viss. Patiesībā Škoda vēsture ir daudz garāka un senāk tā sniedzas līdz pat 1895. gadam. Un nelielu daļu no šīs vēstures turpmāk varēs ieraudzīt Rīgas motormuzeja īpašajā ekspozīcijā Škodai 130 gadi. Ekspozīcijas apmeklētāji varēs iepazīties ar Škodas vēstures pašiem pirmsākumiem – velosipēdu un motociklu ražošanu. Mēs gribējām to stāstu parādīt no paša sākuma. Škoda uzsāka savu darbību ražojot velosipēdus, bet mums tiešām neizdevās rast iespēju atvest kādu no eksponātiem, un mēs pieņemam lēmumu, ka mēs esam šim nolūkam gatavi iegādāties viņu pašu. Čehu uzņēmēju Vaclava Klementa un Vaclava Laurīna pirms vairāk nekā 100 gadiem ražotais velosipēds ir unikāls eksponāts ne tikai Škoda ekspozīcijas ietvaros. Faktiski 100% oriģināls 1900. gada velosipēds, kurš pat ir ar oriģinālo krāsojumu. Un, ja nemelo motoru muzeja pārstāvi, tad tas ir arī vecākais velosipēds šobrīd muzejā. Varbūt mēs pat sākumā nebijām iedomājušies, bet jāsaka paldies arī pašai Škodai, kas nāca ar šo iniciatīvu. Jau daudziem šis zīmols asociējas ar šo sabiedrisko transportu, kas ir jau pamatīgā pagātnē. Un, man šķiet, ka Škoda ir pelnījusi noteikti daudz lielāku vietu arī mūsu autobūsu vēsturē, lai tā asociācija nebūtu tikai ar trolejbusu. Vecākais apskatāmais Škoda automobīls ražots 1963. gadā, jaunākais 2021. Pirmais uzjundīja patīkams atmiņas arī Čehijas republikas vēstniekam viņa ekscelencē Martinam Vitekam, kurš pagodināja izstādes atklāšanu. Šo veco Octaviju pazīstu tikai no attēliem, kad bija jaunāks, bet pagājušā gadsimta 80. gados es braucu lūk ar tādu. Izstāde būs apskatāma neierasti ilgu laiku, līdz pat nākamā gada februārim. Tīri no organizatoriskā viedokļa viņi ir īpaši ar to, ka viņi būs divās daļās. Un, tas savā ziņā dod iespēju to izstādi turēt, kā saka, atvērt ilgāku laiku un padarīt interesantu to, ka mainās eksponāti. Tajā pirmajā fāzē, principā, te ir tas, ko mēs zinājām, ka mēs esam spējīgi salasīt tepatās pa Baltiju, ar varbūt dažiem papildus eksemplāriem. Un mēs nekavējoties uzrunājām arī Škoda muzeju Lada Boleslava. Tajā brīdī, oktobrī, kad mēs mainīsim ekspozīciju, šeit tiešām ieradīsies unikāli eksponāti, un tā izstādē būs pavisam cits skats. Jau paskatoties pirmskara Škodas, viņas tomēr ļoti labi iet kopā ar tiem spēkratiem, kas tajā laikā pasaulē attīstījās un būvēja. Diemžēl tā vēstures ritums Škoda varbūt mazliet sabremzēja, bet es domāju, ka tie ļaudis, kas tur strādāja, viņi ar ko nebija sliktāki, un viņi to būtu varējuši arī tajā brīdī pavilkt pasaules līmenī. Un man gribētos teikt, ka tas aplasts savā ziņā kaut kur noslēdzies, jo Škoda šobrīd ir pasaules līmeņa automobils, gan autosportā, gan arī uz ielas.